Un šodien mūsu programmā runāsim par pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistrāciju, par to, kādi noteikumi jāievēro reģistrējoties, kādas ir notikušas izmaiņas tieši šajā 2025. gadā. Attiecībā par reģistrāciju mums ir tādi radikāli grozījumi no 1. janvāra un arī no 1. jūlija. Tāpat arī apskatīsim jautājumus par to, ja tiekam izslēgti no pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistra, vai tas tā ir tikai ļoti vienkārši, ka vairāk mums nav jāsagatavo viena deklarācija, vai arī ir vēl kādas citas arī ar to saistītas problēmas. Tāpat arī apskatīsim, kas tad ir pievienotās vērtības nodokļa rēķins, ar ko atšķirās PVN rēķins, jeb nodokļa rēķins, kādas ir attaisnojuma dokumenta rekvizītu prasības un preču piegādes dokumenti. Tāpat arī, kas ir apliekamie, neapliekamie darījumi. Piemēram, dividendēm, ja tātad likuma normas nepiemērosies, ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām. Tāpat arī Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko organizāciju sniegtajiem reliģiskajiem un rituālu pakalpojumiem. Tad būs jāiesniedz līdz kalendārā gada 31. decembrim. Bet abos gadījumos, tātad neatkarīgi no lēmuma paziņošanas veida, mūs uzskatīs par reģistrētu valsts ieņēmuma dienestā ar 1. janvāri. Tātad, ja preces nosūta vai transportē preču piegādes vieta, arī preču piegādē Eiropas Savienībā ir vieta, kur preces atrodas brīdī, kad sākās preču nosūtīšana vai transportēšana preču saņēmējam. Savukārt, ja preces nenosūta vai netransportē, preču piegādes vieta ir tā vieta, kur preces atrodas piegādes brīdī. Šoreiz mēs apskatīsim par PVN taksācijas periodiem. Tā arī ir tāda viena no ļoti svarīgām lietām, kas mums ir jāievēro, jo var būt situācijas, kad mums šie taksācijas periodi mainās arī gada laikā, un būtiski, lai mēs arī deklarācijas iesniegtu noteiktajā kārtībā, lai neparādītos, ka esam kaut ko nokavējuši. Tāpat mēs skatīsimies, kādas ir nodokļu likmes, kādi ir speciālie piemērošanas režīmi, un šodien mēs apskatīsim arī šo saucamo apgriezto jeb reverso maksāšanas kārtību. To, kas tiek piemērota darījumiem iekšzemē, tātad pie mums Latvijā. Un tāpat arī mums ir viena no smagākajām tēmām, tātad PVN piemērošanas sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem. Arī priekšnodokļa atskaitīšanas nosacījumi, arī kad mums ir jāveic šīs korekcijas un kad ir jāiesniedz arī PVN gada deklarācija. Un, protams, tā kā mums ir bijuši vairāk šie aktuālie grozījumi gan no 1. janvāra, gan arī no 1. jūlija, tad arī pie katra no šiem tematiem mēs apskatīsim to, kas tad mainījās sākot no 1. janvāra vai sākot no 1. jūlija. Un tas attiecās tātad uz zivsaimniecības nozari, attiecās uz to skatāmies, kādas tad ir šīs piegādes. Tās ir svaigas zivis, saldētas, atdzesētas un vēžveidīgie. Tātad attiecībā uz zivsaimniecības nozari, kas darbojās un kādi ir šie konkrētās preces, konkrētās piegādes. Te ir svarīgi arī paskatīties, kā mēs noformējam šo rēķinu. Tātad pirmām kārtām atkal mēs nekur neizdalam rēķinā pievienotās vērtības nodokli. Un tātad rēķinā atkal ir šī atsauce peļņas daļas režīms ceļojumu aģentūrām, bet ļoti svarīgi šeit ir skatīties, kad tad mēs to iekļaujam pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā. Un tas gadījums, kad var būt šī 0% likme, tātad piemērs, ja, šajā gadījumā tātad mēs kā Latvijā reģistrēts PVN maksātājs sniedz ekspertīzes pakalpojumu saistībā ar preču eksportu, ja, tātad trešās valsts personai. Šī trešās valsts persona neveic saimniecisko darbību, vieglā automašīna. Tas netiek uzskatīts šajā gadījumā par pamatlīdzekli PVN likuma izpratnē un priekšnodokli atskaitīt nevarēsim. Tāpat mēs nevarēsim atskaitīt attiecībā par administratīvajiem pakalpojumiem, par degvielu, administrācijas izdevumiem, sakariem, degvielu, un attiecībā par saņemtajiem pakalpojumiem mēs varam atskaitīt 3 mēnešus iepriekš.